Čau. Aizsver koks. Es nezinu, es tiešām nezinu, kur viņš atrodas, kamēr tas te koks, tas te STP, tas ir puse no viņa. Un ko man jums var teikt? Pagaidiet, es paskatīšos visu filmas, ok. Un šajā tutoriālā es jums izstāstīšu, kā rīkoties reāli apkrievās heiteri. Ot, es domāju, jūs zināt, kas tas ir, es jums tagad izstāstīšu. Ir 3 klases heiteri. Pirmās klases heiteri ir tie, kuri komentārus raksta visādus jums tur sūdus, visādas saprotiet, kas nožaguši vidi, nozaguši video un tā tālāk. Un otrā grupa heiteri ir tie, un kas jums man tur skaidra, otrā grupa ir tie, kuri jums sāk sekot, nevis tādu ziņās sekot, bet sāk visu darīt kā jūs. Video jūsu nozagt, likt savā kanālā un tā tālāk. Un pēdējā grupa heiteru, kāda tur es aizmirstu, jūs zināt, tie stulbiņi visādi, ne, ja saprotu. Lāmās, pārstāties citas skolnieki, tāda krūpums. Ko jums pateikt? Jums rīkoties. Un nākamā kanālā, kad jūs izveidosiet, jums viņa vispār nebūs, nekādu heiteru nebūs. Un suns pie mani skan. Načo! Jums viņu sākumā vispār nebūs. Nebūs vispār nulli jums to heiteru. Un ko man jums sakt, viņu vispār nebūs, bet pēc tam viņi sāks pamazam rasties. O tieši, ja heiteru nav, jūs darat visu nepareizi. Ja heiteri rodas, jūs darat visu pareizi, jūs filmējat pareizi. Tas ir populārības, kā mums pateikt, pazīme. Tā ir pazīme, ka jūs kļūsiet populārs. Tas ir, ja parādas heiteri, tad vairāk jūs izceļaties. Un kāpēc rodas heiteri? Nu, iedomājieties, ir jūsu skatītāji. Nu, jā, skatītāji. Jūsu skatītāji visādi, ja? Un viens no viņiem grib izcelties. Viens. Un viņš sāk visādus mērķus rakstīt vai kaut ko tādu. Viņš izceļas, viņš cenšas izcelties. Un kā jums reaģēt uz tādiem? Nu, mani draugi ļoti atbild uz tādiem komentāriem. Es jums iesaku, nu, neatbildiet uz viņiem. Ja jūs redzējāt droši vien, es esmu vienu nobarnojis, bet man 2 heiteri ir kanālā, vienu varbūt jūs atradīsiet. Un tur raksta tu esi tā tālāk, nu jā. Domāju, jūs saprat, nu neatrakstiet viņiem, nu pa īstu. Neatrakstiet viņiem, tas priekš heiteriem neatrakstīt, tas ir kā... Tas ir apvainojums priekš viņiem. Ot, ja jūs neatbildēsiet, tad viņi arī jums citu reizi neatbildēs. Ignorējiet viņu, un viņiem jau apriepsies tas. Ignorēt vispār, ko viņi tur raksta, nulli vai kaut ko tā tālāk. Vienkārši nelasiet viņus komentārus. Vienkārši iedomājieties tā. Iedomājieties, ka viņi to saka sieviešu balsi un ka viņi to saka sev. Viss vienkārši ignorējiet. Tas ir mans ietīciets. Tas nav teikt. Es arī ignorēju. Un nerādiet pazīmes, ka viņi jums nekaitina. Vot tagad es nerādu pazīmes, ka man tagad kaitina tie heiteri. Es rādu piemēru, kā rīkoties, jo mani draugi vienkārši klaskatīt un tā tālāk. No kur tā ir pat reiz. Tas te... Neko par to es jums neteikšu. Ko jums pateikt jums? Ignorējiet viņus, neklausieties. Un ko? Vairs nav ko teikt. Aizdarētīs sazašanos visiem tā un notipiet. Un aizmirsu sākumā pateikt, jo tad droši vien uzsiet tā kā, nu labi. Pa desktopu vai pa ekrānu vai vienmēr, kur skatāties. Ko jums pateikt? Man atkal 14 abonenti. Nu paldies! Un viss. Tā, visu.